Par šo video es dabūšu kārtīgu pērienu komentāros, bet man ir vienalga, jo manu zirgu veselība man ir svarīgāka. Savus zirgus es turu 24/7 ārā. Un jā, arī ziemā. Paskaties, cik viņiem ir jautri. Ir jādzīvo mežā. Zirgi ir sociāli dzīvnieki, viņiem ir jāmācās komunicēt, un tas arī sekmē labāku uzvedību treniņos, starp citu. Zirgi retāk cieš no gremošanas problēmām, jo tie pareizi uzņem barību un visu laiku kustās. Kā arī retāk cieš no elpošanas problēmām, jo visu laiku ir svaigs gaiss un mazāk putekļi. Starp citu par kustību, man zirgi ir ļoti atlētiski. Kustība uzlabo asinsriti, gremošanu un locītavu veselību. Protams, dabiskais dzīvesveids arī mazina stresu un samazina garlaicību. Parunāsim par ziemu. Mani zirgi spēja uzaudzēt brīnišķīgu ziemas kažogu. Šeit viņš vēl ir maziņš, jo pagājušā ziema bija tāda nekāda. Un kamēr es nodrošinu savus zirgus ar pietiekam daudz ūdeni un ēdienu un patvērumu, viņi jūtās ļoti laimīgi ārā. Nesaprotat mani nepareizi. Stālis viennozīmīgi var noderēt, un tas ir ļoti svarīgi, kad ir iekštelpa, kur ievest zirgu. It īpaši veterinārai aprūpei.